Pāvila vēstule, pirmā vēstule korintiešiem, 7. nodaļa, no 1. līdz 7. pantam. Dažiem no jums ir arī Bībeles līdzi, tas labi, dažiem ir telefonā. Jā. Dieva vārds par to, ko jūs rakstījāt, ir labi vīrietim atturēties no sievietes. Bet, lai izvairītos no netiklības, katrs lai iet pie savas sievas un katra lai iet pie sava vīra. Vīrs, lai pilda laulības pienākumus pret savu sievu, tāpat arī sieva pret savu vīru. Sievai nav varas pār savu miesu, bet vīram, tāpat arī vīram nav varas pār savu miesu, bet sievai. Nenovērsieties viens no otra, kā vien savstarpēji vienojoties uz laiku, lai atbrīvotu sevi lūgšanai, un tad atkal varētu būt kopā, lai Sātans jūs nekārdinātu, izmantodams jūsu nesavaldību. To saku jums atvēlēdams, bet ne pavēlēdams. Es gribu, lai visi cilvēki būtu tādi kā es, bet katram ir sava īpaša dāvana no Dieva, vienam tāda, otram citāda. Tas ir Dieva vārds. Sēdieties, lūdzu. Tad, kad šajā dievkalpojuma sākumā izskanēja doma, ka ir atnākuši vairāk cilvēki nekā parasti, es domāju, kā jūtas jūsu mācītājs. Jā. Un tas varēja tā izklausīties, ka šeit, kad viņš sludina, tad te ir pustukšs un tagad atbrauc viesis. Bet viena lieta es gan uzreiz gribu sacīt no savas pieredzes Āgenskalnā. Es varu gadiem stāstīt labas lietas un cilvēkiem nepielec. Un tad atbrauc viesis. Un cilvēks saka, to mēs nekad nebijām dzirdējuši. Un, ziniet, es esmu pateicīgs Dievam, ka vismaz viesis atbrauc un pasaka pēc 20 gadiem vēlreiz vārds vārdā to pašu, ko es esmu teicis, un cilvēks saprot. Un ja jums kaut kas pieliks, tad būtībā tas būs turpinājums tam, ko jūsu mācītājs jau ir svētdien no svētdienas sacījis. Es nezinu, vai tas ir saistīts ar pravietu un tēvu zemi, to es nezinu. Bet vai jūs zinat, kā radās teiciens šaut pa kreisi? Zinat? Senos laikos vīrieši sēdēja baznīcā labā pusē un sievietes kreisā pusē. Ja es jūs te pārsēdinātu, tad man ir aizdomas, ka tur kājās stāvētu sievietes. Ja? Un dievkalpojuma laikā vīrieši sāka skatīties uz sievietēm. Kāpēc viņiem būtu jāstāsta uz mācītāju, ja tur ir daļais dzimums? Un no tā cēlās šī frāze šaut pa kreisi. Šodien, kad kāds saka, es baznīcā šauju pa kreisi, tas nozīmē, ka tu iekāroji kādu māsu, kura tev nepienākās, bet sievai blakus sēžot. Ja? Man šodien ir jārunā par laulību, un es apzinos, ka es nevarēšu trāpīt visām cilvēku grupām, kas šeit ir. Jo es pieņemu, ka te ir tie, kas ir laulāti, tie, kas ir ilgi laulāti, te ir tie, kuri nekad nav laulāti, te ir tie, kuri kādreiz bija laulāti, te ir tie, kuri grib būt laulāti. Ja? Bet es šaušu par laulātajiem. Es šaušu par laulātājiem ļoti, ļoti koncentrēti šajā vakara stundā. Un šovakar mēs domāsim par to tuvāk un tālāk. Tuvāk un tālāk. Vai jums nav kādreiz bijis tā, ka sieva sēž pārāk tuvu baznīcā? Ir bijis tā? Nav. Jā, tāpēc, ka sieva parasti jau zina, cik tālu viņa drīkst sēdēt. Vai ne? Kādreiz teica, ka tad, kad divi cilvēki vēl draudzējās, tad attālums starp viņiem nedrīkst būt tuvāks par 70 centimetriem. Es domāju, kā tas izskatītos, ja teiksim, šeit draudzē kādi, kas draudzējās, kad kārtībnieki vai mācītājs ik pa brīdim ar tādu centimetru mēru ietu, ja, un būtu speciāli vīri, kas rautu nost, ja, varbūt būtu kaut kāds spilvens vidū, kā teikt, tālāk no grēka. Bet šodien viss ir savādāk. Šodien jau zēns un meitene jaunieši apskaujas jau pēc pirmās tikšanās reizes. Mēs ar Kristīnu ļoti konservatīvi draudzējāmies, vairāk tāpēc, ka viņa nezināja, ka es viņu gribu. Pagāja 6 mēneši, un es pirmo reizi iedevu viņai roku, pasniedzu roku. Ja?
Ziniet, tas bija tāds erotisks piedzīvojums viņai. Viņai tas bija kaut kas tāds, man vienkārši es pasniedzu roku. Ja? Redziet, kā tā mūsu laulība sākās. Bet tuvāk tālāk tas ir ļoti normāls termins mūsu cilvēku dzīvē. Arī savstarpējās attiecībās ir labi, ka mēs varam būt tuvu, ir labi, ka mēs varam mazliet attālināties. Ja mēs visu laiku būtu cieši tuvu, tad mums būtu nogurdinoši. Bet atkal, ja mēs esam pārāk tālu viens no otra, tad mums ir vēl grūtāk, jo dažreiz mēs varam pazaudēt. Tuvāk vai tālāk. Un es domāju, šeit esot un slavējot Dievu, es lūdzu patiesībā, es teicu, Dievs, tu jau zini, kādi tie laulātie ir atnākuši. Cik viņiem labi vai slikti ir laulībā. Varbūt pilns ir ar tiem laimes pāriem, kuri vismaz uz 2 stundām ir laimīgi, jo neviens nedrīkst redzēt, ka viņiem ir slikti. Varbūt te ir tie, kuri, kā tajā senajā stāstā, viņi dzīvo ilgi un laimīgi, pirmos 3 gadus laimīgi, pēc tam ilgi. Varbūt. Bet Pāvils šajā raksturvietā liekas cenšas mums parādīt, ka ir labi, kad ir tuvu, un ir labi, ka ir mazliet tālāk vienam no otra. Vispār jau liekas, ka tā Korintas draudze bija tāda problēma draudze. 5. nodaļā tur kāds dzīvo ar savu pamāti, kā ar sievu. 6. nodaļā kāds šauja pie prostitūtām. Un Pāvilam 7. nodaļā kāds ir aizsūtījis vēstuli. Un visticamāk, tā vēstules galvenā tēma bija: ir labi vīrietim sievietei neķerties klāt. Ja, ļoti garīga vēstule, vai ne? Ļoti garīga vēstule. Tālāk no grēka. Ja. Galu galā, kurš tad pamudināja Ādamu sagrēkoties ēdens dārzā? Vai ne? Brāļi. Ja. Tā taču bija sieviete. Un Pāvils pilnīgi pārliecināts, ka tā bija Ievas vaina, ka Ieva bija vainīga, ka Ādams jau tur tāds nevainīgs, pavedināms stāvēja, skatījās, kā Ieva grauž to augli un teica, dod man arī. Dod man arī. Jā. Nekas jau no tā nebija. Ādams jau bija tāds pat, kā lai viņu nosauc, paši saprot. Mēs domāsim par vairākām jomām, kur tuvāk tālāk ir svarīgi saprast. Jo visticamāk Pāvils nepiekrīt šim apgalvojumam, ka būtu labi vispār sievietes ignorēt. Pāvils pats farizejs būdams diez vai piekrita tai senajai farizeju filozofijai, kuri teica, tikko mēs ieraugam sievieti ejot pa ielu, mēs aiztaisam acis ciet. Un tad, kad sieviete ir aizgājusi garām, mēs taisam acis vaļā. Šos farizejus sauc par asiņainām pierēm, tāpēc, ka ejot, iedomājieties, tā sieviete tur ir un viņš ir aiztaisīts acis un viņš iemaucās šeit. Jā. Asinīm noplūds, bet viņš ir šķīsts. Jā. Rētainās pieres. Jā. Man viens no amatbrāļiem teica, bet ko lai es daru, kad sievietes ieraugu braucot pie automašīnas stūres? Ko man darīt? Otrs teica, tikai netaisi acis ciet. Netaisi acis ciet. Un tā pirmā lieta, ko mēs redzam, pieskarties vai nepieskarties. Pāvils saka, lai izvairītos no netiklības, lai katrs iet pie savas sievas un katra, lai iet pie savu vīra. Ir tāda veca estrādes dziesma, kur jaunā paudze droši vien nav dzirdējusi, bet es klausos Latvijas Radio 2. Es atceros, kāds vecs amatbrālis man reiz atsūtīja vēstuli. Tas bija mācītājs Arnolds Šterns, vēl dzīves būdams. Viņš teica, Edgar, vai tas ir liels grēks, ka man patīk klausīties Latvijas Radio 2? Es teicu, es arī klausos Latvijas Radio 2. Atcerieties to dziesmu, kam nav draudziņa, tas ar cisu maisu. Ja? Kam nav draudziņa, tas ar cisu maisu. Ja? Un īstenībā tas ir... Ja mēs tagad apstājamies, kā jums liekas, cik varēja Pāvilam būt gadu, kad viņš visu šo rakstīja? Tīnis viņš nebija. Droši vien arī augstskolas students viņš nebija.
Viņš varēja būt vīrs jau pusmūžā. Kā saka, tas drives jau gāja uz leju. Un es domāju, ja Pāvils būtu rakstījis šo vēstuli jauns būdams, pilns ar testosteroniem. Jā, pilns ar tāds tā kā nogribējies suns, es atvainojos. Ja? Ko tad viņš būtu rakstījis? Un tie, man liekas, ir tie lielie jautājumi, ko Bībele mums neatbild. Bet Pāvils saprot, ka kaut kādām robežām jābūt un ka vienīgais veselīgais tāds žoks varētu būt laulība. Bet saprotiet, cik tad no šodienas cilvēkiem līdz laulībai tiek, ka viņi ir nevainīgi. Es laiku pa laikam satiekos ar cilvēkiem, viņi saka, man ir bijuši tik daudz partneri pirms laulībām, un es nevaru viņus dabūt ārā no galvas. Es savā laulībā salīdzinu, es savā laulībā domāju, es gribētu viņus izdabūt ārā, bet man nesanāk. Ko lai es daru? Sātans bieži vien liek atcerēties šīs pieredzes. Un dažreiz ir varbūt tas grūti saprotamais, ko Pāvils raksta 6. nodaļā, ka ik viens grēks tur paliek ārpus cilvēka, bet tas, kas tur ar netikli ir bijis, tam, kuram ir bijušas seksuālas attiecības, tas grēks paliek cilvēkā. Kā lai viņi dabū ārā to pieredzi? Es zinu attiecības, kur sieva ir bijusi ļoti, ļoti atklāta, un par to es pastāstīju savam vīram. Un vīrs katru reizi viņu pazemo, sakot, tu esi netīra. Tas nekas, ka vīram pašam ir bijušas citas sievietes pirms laulībām, varbūt ir citas sievietes laulībā esot, bet ir tik viegli uzlikt to vainu vēl lielāku. Ko Pāvils grib pateikt caur šo? Droši vien kaut ko vairāk kā par seksu. Jo man šķiet, ka tas, kas šobrīd, ko mēs bieži vien sajaucam savās dzīvēs, arī kristieši, seks kā garīgās tuvības virsotne un seks kā instinktu apmierināšanas līdzeklis. Kāds cilvēks teica tā, ka labs seks sāks ar miskastes iznešanu no rīta. Tas uz vīriešiem vairāk. Bet bieži vien vai nav tā, ka mums vīriešiem, mums tā izpratne par to seksu ir, es gribu, kādu zaķi ieraudzīju, acis neaiztaisīju mājās, nākot skrienu pie sievas, sievai ir jābūt gatavai mīlēties, un tad es esmu atslābis. Bet vai nav tā, ka bieži laulībā mēs pazaudējam interesi viens par otru? Mums ir darbs, mums ir bērni, mums ir atkal darbs, mums ir hokeja čempionāts, Champions League. Es gribētu to piemēru jums tagad pateikt, ka es biju baigi labs vīrs savai sievai, bet es neteikšu. Tagad jūs domāsiet, kas tas bija? Jā. Bija tā, ka es nezināju, ka Latvijas hokeja izlase spēlēs par 3. vietu. Es biju saplānojis izbraukumu ar savu sievu. Tas izbraukums notika tajā svētdienā, kad bija spēle par 3. vietu. Sākumā es ļoti pārdzīvoju, meklēju visādas iespējas, kā varētu to pārcelt, to izbraukumu. Bet tad es sapratu, gan jau būs vēl 3. vietas Latvijas hokeja izlasē. Es redzēju to golu, to pēdējo golu, cik internets atļāva tajā vietā. Ko es ar to gribu sacīt? Īstenībā laulība ir kaut kas vairāk kā fiziskā tuvība. Laulība ir kaut kas vairāk kā bērni. Laulība ir kaut kas vairāk kā īpašums. Laulība ir kaut kas vairāk kā kopīga saimniecība. Un tad man ir jautājums. Kad tu precētais vīrs pēdējo reizi gāji pie savas sievas? Un kad tu precētā sieva pēdējo reizi gāja pie sava vīra? Un tie, kas ir neprecēti, vispār neklausieties tagad. Jo tas nav par seksu.
uzreiz. Tas ir par attiecībām, par kopā būšanu, par laiku, kas bagātina, kas iedvesmo, ka neskatoties uz to, cik gadus jūs esat kopā, ka jums ir mazliet interesi vienam par otru, tuvāk vai tālāk, cik tuvu vai tālu tu jūties savā laulībā. Un tad ir otra lieta - apmierināt laulāto draugu vai to nedarīt. Vīrs, lai pilda laulības pienākumus pret savu sievu, tāpat arī sieva pret savu vīru. Sievai nav varas pār savu miesu, bet vīram, tāpat arī vīram nav varas pār savu miesu, bet sievai. Jūs zināt, kā vīri lasa šo raksturvietu. Sieva, lai izpilda savu laulības pienākumu pret savu vīru, sievai nav varas pār savu miesu. Tas ir vīru tulkojums. Viņi tad, kad viņi lasa to, kas viņiem, tas izdziest, ziniet, tāds izdziestošais teksts. Ja? Un tad viņi šos te izgriež ārā un uzliek guļamistabā pie ledusskapja. Ja? Un tad ir sievas, kuras lasa šo tekstu tā: vīrs, lai pilda savu laulības pienākumu pret savu sievu, vīram nav varas pār savu miesu, bet sievai. Ja? Protams, ir pāri, ļoti jauni pāri, kuri grib seksu vienlaicīgi, un tad mēs saskatāmies filmas, un tad mums liekas, ka tas ir ideāls. Gadiem ejot, mēs piedzīvojam, ka gribēšana var būt ļoti atšķirīga. Kaut gan man bija gadījums pirms daudziem gadiem, kur pāris atnāca, gribēja laulāties, un es tā nevainīgi uzprasīju, cik bieži jums ir seks, jo viņi dzīvoja kopā. Viņi teica, reizi mēnesī apmēram. Jauni cilvēki, 20 gadnieki. Ja? Es tad biju arī nesen precējies. Man liekas, ārprāts, reizi mēnesī seks, kas tad tas ir? Tā varētu būt pie 60 gadu vecuma, kas man tuvojas. Ja? Bet gribēšana var būt atšķirīga jau no paša sākuma, un tam ir daudz iemeslu. Tie stereotipi, kas sabiedrībā ir, vīrietis vienmēr grib, sieviete negrib. Tie teikumi, ko bieži viens sievietes saka, tas jau tikai jums vīriem ir vajadzīgs. Nē, mīļās sievas, jums arī tas ir vajadzīgs. Seksuāli neapmierināta sieviete ir tikpat briesmīga kā seksuāli neapmierināts vīrietis. Ticiet man, jūs varbūt nemaz nejūtat to, cik jūs esat briesmīgas. Bet tad ir jautājums, vai tu kā vīrs pazīsti savu sievu? Protams, Facebookā sarakstāmies, WhatsAppā. Kā lai es nepazīstu savu sievu? Ja? Mēs esam ļoti pazīstami tuvi. Ja? Mēs pat vienā istabā varam sēdēt, katrs ar savu datoru un čatot. Un tas ir tik silti. Ja? Pāvils saka, vīrs, lai pilda laulības pienākumus pret savu sievu, viņš tur apgriež visu 1. gadsimtu otrādi, tāpēc, ka tur sievietei vajadzēja vienmēr būt gatavai mīlēties, un vīrietim vajadzēja tikai pamāt ar aci vai pakustināt ar galvu, un viņa izģērbās. Un sieva palika neapmierināta, jo viņa nav tikusi samīļota. Un kas tad īsti ir laulības pienākums? Mana sieva šajā ziņā ir labs skolotājs. Tad, kad es aizmirstu, ka viņai ir vairāk kā 3 erogēnās zonas, viņa saka, man ir kaut kas vairāk kā lūpas, krūtis un vagīna. Tad man ir jādomā, kur lai tās citas zonas atrod? Kur lai tās citas zonas atrod, ja tikai 3 es esmu iemācījies, tāpēc, ka man liekas, ka tas ir vīrietim 3 pirkstu kombinācija, ja? No augšas uz leju. Ja? Un tad, protams, ir tas jautājums, izpēti mani vīrs. Ja? Ja, un tad tu sāc tur mēģināt pētīt, un tad tu nogursti. Tad tu saki, varbūt atliksim. Bet tas, par ko Pāvils šeit runā, viņš saka, īstenībā pētiet viens otru. Pētiet viens otru. Ir sievas, kuras samierinās, ka vīrs ir nevērīgs. Un tad notiek tas, ka seks tiek izmantots kā kontrols mehānisms. Slikti uzvedies, nebūs seksa. Vai arī tas vecais joks, kur vīrs nāk ar ibumetīnu tableti pie sievas vakarā. Sieva saka, atvaino, man nesāp galva. Viņš saka, tad ģerbies nost. Jo iepriekšējās 30 reizes tas tā ir bijis, ka vienmēr sāp galva. Vienmēr sāp galva.
nereti mēs aizmirstam tādu varbūt ļoti vienkāršu lietu, ka sievieti Dievs ir radījis pēc vīrieša. Un man liekas, ka tad, kad Dievs radīja vīrieti, tad viņš kaut ko vīrietī neielika. Es līdz pateikšu, ko viņš neielika. Viņš neielika to lēnumu seksā. Ja? Jo vīrietis ir bieži vien kā sērkociņš. Mazais sērkociņš, nevis tas lielais kamīna sērkociņš, kur tu aizdedzini, viņš tur deg pusminūti vai minūti. Sieviete ir kā smagsvara vilciens. Viņa ir lēna. Jūs teiksiet, nē, es kā sieva esmu ļoti ātra. Ja? Bet es nerunāju par visiem. Es pieņemu, ka šeit ir tāda, te ir ideālās sievietes, te ir ideālie vīrieši. Bet ja runā godīgi, tādas rīktīgi veselīgas laulības ir ļoti maz. Ja? Un tad vienā brīdī tas seks paliek kā vēsture. Pāvils iedrošina turpināt iepazīt vienam otru neatkarīgi, vai esat laulāti nesen vai jau ilgāku laiku. Bet īstenībā tā otra cilvēka iepazīšana jau notiek arī tad, kad tu vēl tikai draudzējies. Tu mēģini saprast, kas tajā otrā cilvēkā ir tāds, kas tev piesaista blakus tam skaistajam vizuālajam. Tātad pirmais jautājums ir pieskarties vai nepieskarties. Otrais – apmierināt laulāto draugu vai to nedarīt. Tas ir labs jautājums. Cik apmierināts ir tavs vīrs seksā, cik apmierināta ir tava sieva? Bail prasīt. Bail atbildēt godīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir ļoti, ļoti atkailināts jautājums. Un ja otrs to nesapratīs, ja otrs par to pasmiesies, tad būs noslēgšanās. Un tad būs tie ārkārtīgi dīvainie teikumi, kas skan dažreiz. Es nevaru saprast, kāpēc Dievs seksu ir radījis. Viņš ir tik riebīgs. Un tas skan no cilvēkiem, kuri nekad nav piedzīvojuši sievietes orgasmu, vīrieši arī. Ir kaut kas fizioloģisks noticis, bet nekas vairāk. Apmierināt laulāto draugu vai to nedarīt. Vai apmierināt laulāto draugu var pārāk bieži? Es domāju, ka nē. Tas ir jautājums par to, vai seks tavā dzīvē ir līdzeklis, lai kontrolētu, lai izmantotu, vai seks ir kaut kas vairāk. Tas bija, tagad par garīgām lietām. Seks visticamāk nav garīgs, vai ne? Vismaz ebreji teiktu, ka ir. Ja? Bet vai nav tā, ka mēs ļoti bieži savā dzīvē cenšamies atdalīt? Mēs sakam, Dievu lūgt ir garīgi, mīlēt savu sievu vai vīru nav garīgi. Ja? Tā trešā lieta – lūgt kopā vai atsevišķi. Nenovērsieties viens no otra, kā vien savstarpēji vienojoties uz laiku, lai atbrīvotu sevi lūgšanai. Lūgšanas laiks ir ļoti svarīgs. Piekritīsiet. Kāds mans amatbrālis teica, ka balstoties uz šo pantu, vīrs ar sievu nedrīkst kopā lūgt Dievu. Ir jāvienojās, ka katrs lūdz atsevišķi. Ja? Un ko tas nozīmē, ka katrs lūdz atsevišķi? Visticamāk, tas nozīmē, ka vīrs nelūdz nemaz un sieva lūdz daudz. Tipiski. Ja? Bet ziniet, es gribu vienu tādu labu lietu teikt, tādu bīstami labu lietu. Nereti kalpošana draudzē var kļūt par svarīgāku laika pavadīšanu kā laiku kopā ar savu dzīves biedri. Un kas tad notiek? Tad mēs aizmūkam draudzē no savas ģimenes, no savas laulības. Mēs aizmūkam, tāpēc, ka tur mājās, es runāšu no vīrieša perspektīvas, es domāju, ka es esmu ievērojuši, es esmu vīrietis. Ja? Tur mājās ir sieva, kas tevi zāģē nemitīgi. Ja? Šis piemērs ir izdomāts, tam nav nekāda sakara ar mani un Kristīnu. Absolūti. Zāģēšana notiek, es redzu. Jā. Protams, es arī zāģēju savu sievu citreiz, un viņa arī citreiz mani, un tad mēs tur vienojamies, ka vairs nezāģēsim uz kādu pusstundu.
Nu jā, mājās ir pienākumi, mājās no tevis kaut ko prasa, tu atnāc uz baznīcu, un te ir tik daudz skaistu sieviešu, kuras skatās mācītājiem acīs, ka tu jūties kā harēmā, garīgajā harēmā, es domāju, garīgajā, jā. Un ziniet, var pienākt situācija laulātajiem, ka nevienam, ne otram vairs negribas iet mājās no darba. Tāpēc, ka mājās kļūst grūti. Tāpēc, ka mājās ir jārisina problēmas. Un problēmas risināt ārpus mājas dažreiz ir vieglāk nekā mājās. Un tad ir tik ļoti viegli atrast citu partneri, vienalga baznīcā vai kaut kur citur. Un tad tā laulība lēnām mirst. Šis vārds nenovērsieties burtiski nozīmē neapzodziet viens otru. Neapzodziet viens otru ar garīgām darbībām, kas patiesībā ir ļoti labi. Kurš tad negribētu lūgt Dievu ilgāk? Kurš tad negribētu kādā kalpošanā iesaistīties vairāk? Kurš tad negribētu pēc tā, kas šodien tika teikts, vēl vairāk ielikties? Bet, mīļie draugi, tā skumjā ziņa ir, ka ļoti daudz kristīgu pāri izjūg tieši šī iemesla dēļ, ka viens ir līdz ausīm iekšā kalpošanā, un tad sieva parasti ar bērniem ir mājās, un viņi netiek galā ne ar sevi, ne ar bērniem, un beigās tur vairs nekā nav. Lūgt kopā vai atsevišķi? Es teiktu, gan. Lūdziet Dievu kopā un lūdziet Dievu atsevišķi. Bet neapmainiet garīgās disciplīnas, sakot, ka tad, ja es garīgi augu, ja es garīgi pieaugu, tad man nevajag neko darīt savā laulībā. Viss jau, kā teica cits mans kolēģis, ja Dievs divus cilvēkus saliek kopā, tad jau Dievs rūpēsies, lai viņi laimīgi dzīvo, viņi nekad nešķirsies, tāpēc, ka Svētais Gars darīs to, kas ir jādara vīram vai sievai. Bet tā, mīļie draugi, tas tā nav. Tas tā nav. Neapzodziet viens otru. Un pats svarīgākais, neiemīlies savā draudzē. Kaut arī bieži ir kārdinājums to darīt, un mācītājiem ir īpaši. Un tad mēs nonākam pie vēl vienas lietas – laulāties vai palikt vienam. Laulāties vai palikt vienam. Es gribu, lai visi cilvēki būtu tādi kā es, bet katram ir sava īpaša dāvana no Dieva, vienam tāda, otram citāda. Mums tiešām ir maza ziņu par Pāvilu, vai viņš bija precējies, vai nebija precējies, vai viņš bija atraitnis. Raksti par to klusē. Katrā ziņā rakstot šo vēstuli, šķiet, ka viņš ir viens. Ka viņš ir viens, kas, protams, ir netipiski jūdu rabīnam, kuram vajadzēja būt ģimenei. Bet šeit šovakar ir gan laulātie, gan tie, kas nav laulāti. Un dažreiz tos, kas nebija laulāti, pagātnē apsaukāja par vecmeitām un vecpuišiem. Atcerieties tādu teicienu, sirmās galvas. Ja? Un tas bija ļoti pazemojuši, vai ne? Tas bija ļoti pazemojuši. Un šobrīd, kas notiek šobrīd, ja čalis ilgi neprecās, tad viņš visticamāk ir gejs. Ja sieviete ilgi neprecās, tad viņi nesauc par lesbieti, tāpēc, ka viņai vienkārši nav izvēles. To čaļi ir tik maz, un viņi viņas neievēro. Mēs teiktu, tas tāda piespiedu dzīvošana vienam pašam. Bet īstenībā viena lieta, ko man saka, tie cilvēki, kur ir vieni, mūsu draudzē, viņi saka, mums ir grūti tad, kad mēs komunicējam ar laulātiem pāriem. Es saku, kas tur grūts? Viņi jau droši vien jūs var uzaicināt ciemos un pabarot jūs. Es saku, nē, viņi visu laiku runā par bērnu audzināšanu. Viņi visu laiku runā par bērnu audzināšanu. Man nav bērnu, man nav laulības, man nav ģimene tāda. Man tas krīt uz nerviem. Un tad es izdevu pavēli draudzē laulātiem pāriem nerunāt par bērniem. Un viņi nerunā vairs. Nē, protams, ka viņi runā. Jo dažreiz jau bērni ir vienīgais, kas tajā laulībā ir palicis. Viņiem vairs nerunā viens par otru, bet tikai par bērniem. Pāvils saka, būt laulātam un būt vienam ir īpaša dāvana no Dieva. Cik lielā mērā tu savu laulību uzskati kā dāvanu no Dieva? Varbūt tad, kad precējies, tad tu saki, jā, mana sieva, viņa ir dāvana no Dieva. Un pēc gadiem tu saki, tāda Dieva dāvana, ka grūti, jā.
Un ja tu esi viens, cik bieži tu uztver to, ka tā ir arī dāvana no Dieva būt vienam, ka tas nav nevis nejaušība, nelaimes gadījums. Un, protams, ir cilvēki, kurus skumst, ka viņi nevar būt laulībā. Un Pāvils patiesībā nerunā par situāciju, kurā cilvēks ir viens tikai tāpēc, ka neviens viņu neapredz. Parasti sievietes. Pāvils runā par situācijām, kur cilvēkam varētu būt īpaša dāvana. To tādā svešvārdā sauc par celibātu, kas nozīmē, ka tu vari dzīvot viens un ka tava seksualitāte tev netraucē būt vienam. Kaut gan šī ir ļoti, ļoti arī grūta tēma. Par to jūsu mācītājs runās nākošu svētdienu. Nē. Jā, redzat, cik viegli ir viesmācītājiem. Ja? Es varētu teikt, brauciet uz Rīgu, es nākamā svētdienu runāšu par to. Nē, es nerunāšu par to. Jo ziniet, kas ir tas grūtākais, par ko baznīcā nerunā? Kur lai es lieku to savu seksualitāti tad, kad es esmu viens? Ko lai es daru? Ko lai es daru ar to? Jā, mēs lasām vecās derības tekstus, mēs sakam, pašapmierināšanās ir grēks, tāpēc, ka tur Onāns tur to izdarīja un tad viņš nomira. Kaut gan Onāns nomira ne tāpēc. Onāns nomira tāpēc, ka viņš negribēja, lai viņa brālim ar viņa sēklas palīdzību piedzimtu pēctecis. Tas bija cits stāsts. Bet mums nav gatavs atbildes. Un mēs ar šiem jautājumiem nākam šeit, un šeit mēs dzirdam, ka mums ir jāstaigā taisnus un dievbijīgus ceļus. Šeit mēs dzirdam, ka mums ir jāpaļaujas uz Jēzu un ka Jēzus visas mūsu vajadzības apmierinās. Bet reālā situācija dažreiz ir savādāka. Kad par šo lietu es runāju ar savu draugu, katoļu bīskapu Andriu Kravalu, mēs abi brīnāmies viens par otru. Viņš brīnās par to, ka mums ar Kristīnu, kuriem ir ģimene, 4 dēli, 2 vedeklas, 3 mazmeitas plus 2 kaķi, tik lielu draudzi, ka es varu vadīt. Viņš droši vien priecātos, ja tā draudze būtu tāda 10 cilvēki, tāda maziņa, sīka. Es savukārt brīnos par to, ka viņš nekad nav mājās, viņš vienmēr ir kalpošanā. Vienreiz pēc radio raidījuma 11. vakarā es piezvanu, viņš tur padās vecrīgā dzīvo, es saku, Andri, es varu aiziet pie tevis ciemos? Viņš saka, nē, es vēl esmu 1,5 stundas braucienā no mājām. Es saku, kur tu biji? Viņš saka, kalpošana. Kalpošana, draugs. Un es domāju, jā. Pāvlam bišķi ir taisnība, ka tas, kurš nav precēts, tas var tiešām tad tur riktīgi ielikties. Un tas, tie, kuri ir precēti un kuriem nav bērni, tie arī varbūt var vēl riktīgi ielikties. Bet ko tad, ja nāk bērni, ja ir ģimene? Tad parasti ieliekās vīrs un sieva ar bērniem ir mājās un tad ir deformācijas. Un es zinu, ka Kristīnai nebija viegli, kad dzima mūsu dēli. Ja? Jo man vajadzēja būt draudzē. Man likās, ka man algu maksā pēc tā, cik reizes es parādos cilvēku priekšā. Bet es aizmirsu savu ģimeni. Tuvāk un tālāk tie ir dabīgi attiecību stāvokļi. Un laulībā ir svarīgi, lai nebūtu tik cieši, ka spiež viens otru nost, un lai nebūtu tik tālu, ka nevar viens otru vairs atrast. Un es nezinu, kur jūs šobrīd laulātie esat, kurā stāvoklī jūs šobrīd esat. Varbūt tā izjūta ir, ka tālāk vairs nevar būt. Varbūt tā izjūta ir, ka tas otrs man ir apēdis, ka man vispār vairs nav nekāda. Es pat elpot nevaru. Bija situācija, kur dienas beigās vīrs ņēma sievas mobilo telefonu un pārbaudīja visus mobilā telefona zvanus, it īpaši tos, kuriem nebija vārds. Un sievai vajadzēja atskaitīties, kas viņai ir zvanījis, par ko viņi ir runājuši. Šī laulības šodien vairs nav. Tāpēc, ka sieva nevar izturēt to kontrolas mehānismu. Bija pa ciešu. Bija nenormāli pa ciešu. Un ir lietas, kuras mēs šajā brīdī varam nožēlot. It īpaši, ja tavs dzīves draugs sēž tev blakus. Ja viņš sēž tev blakus, tad iedod roku savam laulātajam draugam. Ja tev vajag pārsēsties, tad pārsēdies. Es nevarēšu iedot roku Kristīnai, tas man jābeidz sprediķis. Bet ja jūs esat laulāti,
Ja jums ir tā sanācis, ka jūs te esat atpeldējuši šokar. Tad droši vien šis ir laiks, lai lūgtu piedošanu viens otram un atzītu to, ka savu brīdi esam bijuši nevērīgi, aizmirsuši par to, cik skaisti ir iepazīt vienam otru ķermeni, pārāk nodevušies darbam un apmainījuši tuvības akcentus. Jo Jēzus jau redz mūsu attiecības. Jēzus jau redz arī mūsu neusticību laulībā un dzīvē vispār. Un, ziniet, Svētais Gars ne jau tikai izgaismo to, ka mēs grēkojam, ka mums ir trūkums. Svētais Gars vada mūs pie atgriešanās. Un es nezinu, vai šeit ir laulības, kuras jau ir mirušas, ka jūs vēl esat kopā tikai tāpēc, ka jums ir bērni, kopīgs īpašums un vēl kaut kas. To zina Dievs. Un to droši vien zinat arī jūs paši. Es nezinu, cik ievainotas ir jūsu laulības. Es nezinu arī, kuras ir tās veselīgās. Bet šobrīd nolieksim galvas un lūksim viņu. Mīļais Kungs, paldies Tev, ka Tu esi radījis vīrieti un sievieti savā līdzībā. Paldies par laulību, kuru Tu esi arī šajā pasaulē ienesis, un tā ir bijusi Tava griba. Es lūdzu par tiem, kuri ir laulāti, par tiem, kuriem šobrīd ir grūti, par tiem, kuri šobrīd meklē ceļu atpakaļ viens pie otra, bet tas ir tik grūti, tāds kalns viņu vidū tur ir uzaudzis. Ir tik daudz sāpju un ievainojumu. Es lūdzu par tiem, kuri ir noguruši savās attiecībās, kuri savā dzīvē tik daudz ir cietuši fiziski, garīgi, kur viens no laulātajiem ir ticis pazemots, un otrs ir cietis līdzi, un otrs ir rūpējies un atdevis daudz spēka. Es lūdzu par tiem, kuri šobrīd ir nomodā par saviem bērniem, kuru laulība kaut kādā ziņā cieš no tā, ka tik daudz ir jārūpējas par bērniem. Es lūdzu, lai Tu ved atkal kopā vīru un sievu. Un es lūdzu, mīļais Dievs, par tiem, kuri ir vieni. Kad tajos brīžos, kad viņi ir apvainojušies uz Tevi, kad tas īstais cilvēks nav un nevar zināt, kur viņš ir, ka Tu, Kungs, dāvātu mieru un rādītu savu gribu un savu plānu šo cilvēku dzīvē. Es lūdzu, Kungs, Dievu par tiem, kuri gaida, kuri saprot, ka viņiem nav šī dāvana dzīvot vieniem, kuri vēlas atrast draugu, ar kuru varētu apprecēties. Es lūdzu, Kungs, lai Tu viņus dažādā veidā iedrošini, gaidīt un lūgt un māci viņus draudzēties. Draudzēties, lai iepazītu, kāds ir tas pretējais dzimums. Es lūdzu, Kungs, lai Tu dziedini mūsu ievainojumus, ko mēs esam saņēmuši no savas pagātnes, no saviem vecākiem, no cilvēkiem, kas mūs ir sāpinājuši. Mīļais Jēzu, ir izjūta, ka Tev ir tik daudz jādziedina mūsu. Un mēs lūdzam, lai Tavs Svētais Gars to dara. Gan pie manis, gan pie katra no mums. No sirds to lūdzam, Jēzu, Tavā vārdā. Amen.